Jaunā Viļņu krustāvs Igors Krutojs pirmoreiz dzīvē sajūties kā modelis vai pat kā Naomi Campbell, un viss tāpēc, ka viņa sieva sev un arī savām dzīvesbiedram rādījusi smaržas. Smaržu prezentācijām klāt bijām arī mēs, tūlīt visu redzēsim. Cik valstīs ir jau bijuši šo smaržu презентация? Презентация уже состоялась в Москве, в ЦУМе. И прошла очень успешно. Наш парфюм продается в ЦУМе и в ряде других магазинов России и постсоветского пространства в республиках бывших Советского Союза. Скажите, как вы себя чувствуете каждый раз, когда приезжаете в Юрмалу и в Латвию? Ой, я еду сюда с большим удовольствием, потому что я люблю Юрмалу, и у нас уже как родной город стал, у нас здесь уже налажено прямо все. Мы знаем, что будет, и ждем с большим удовольствием. А этот год особенно, потому что он юбилейный, и вот как раз мне очень приятно, что, как я и сказала, что это совпало все. Вот. Как вам кажется, сколько юбилеев еще мы будем праздновать новой волны именно в Юрмале? Ну дай бог, чтобы еще десяточку отмотали здесь, и 20, может быть, будем отмечать. Ну, я хочу пожелать Оле, чтобы этот аромат стал первым в будущем таком богатом букете духов, и чтобы со временем ее магазин был не меньше, чем этот. Скромно. Ну да, ну чтобы нам было где разместить. Очень спасибо. Да. Ну вот, собственно. Это будет уже такой Spice Girls. Рядом с творческим человеком невозможно не творить. А с такой фамилией надо быть крутой. Так что у нее это получается. Надеюсь, что это продолжится с таким же успехом, как и сегодня. Благодарим. Кристина Арбакайте. Да, многое что уже говорили. Конечно, я хочу ко всем присоединиться, чтобы из этого опуса один-два, чтобы родилась целая симфония. Ko, Marika Ģederte, vai es apmeklējusi arī kādu jau no Jaunā Viļņu koncertiem? Nu, daudz jau koncerti jau nav bijuši. Nu, vakar bija atklāšana un man bija tas gods apmeklēt. Un, jā, es esmu īstenībā pozitīvām emocijām pārpilna. Bija laba redzamība. Katrā ziņā tajā vietā, kur es sēdēju, es arī ļoti labi dzirdēju visu, jā, jo daudz sūdzējās, ka varbūt televīzijā nebija tik laba skaņa. Bet nu, kas tad vairāk ir vajadzīgs? Īstenībā pozitīvas emocijas un man patika. Kā tev šķiet, kas ir pats būtiskākais, svarīgākais šajā konkursā? Priekš mums, priekš Latvijas? Nu, katrā ziņā priekš Latvijas, es domāju, mums ir liels gods. Tomēr arī šāda mēroga konkursā mums jābūt lepniem, ka tas notiek. Ļoti labi, ka tas notiek īstenībā arī Latvijā, jo tikpat labi tas varētu notikt arī Sočos vai kaut kādā citā citā, teiksim, pilsētā. Svarīgi ir tas, ka nu, ar pienācīgu godu varbūt izturēties pret mums, teiksim, arī, nu, kā saka, iespēju pārstāvēt savu valsti, parādīt tik daudz miljoniem cilvēku šiem te skatītājiem, un gala beigās jau, ja ir kaut kāda vismazākā iespēja izrauties tālāk, un tā ir tāda platforma, lai, teiksim, parādītu sev visai pasaulē un, teiksim, tālāk sev pilnveidot, kolosāli. Visiem jau nav tādas iespējas. Tieši tā, un manuprāt, kad Jūrmalā šīs nedēļas laikā, ja 2 nedēļu laikā tiek atstāta milzīga nauda, kas noteikti no biznesa viedokļa arī uzņēmējiem ir ļoti svarīgi, bet ir, protams, arī Latvijā daudz cilvēku, kuri Jūrmalu sauc par tādu Krievu guberņu. Nu, jāsaka tā, ka es nepriecājos, protams, ar šīm spekulācijām, kas notiek šajā, teiksim, mēnesī vai šajā, teiksim, konkrētajā nedēļā Jūrmalā. Man absolūti neiepriecina tas, ka varbūt, teiksim, kaut puslitra burciņa ar melenēm maksā 5 lati, un tās cenas ir pilnīgi neadekvātas, ja? Un tas nav labākais, varbūt tāds solis, kad, nu, parādīt to, ka mēs esam īstenībā viena no dārgākajām
tajā brīdī pasaules varbūt pilsētām. Es ar to nelepojos, bet, katrā ziņā, protams, tas cilvēciskais aspekts, viss uzgriežās cenas ārkārtīgi augstas. Protams, ka tas Latvijai, konkrēti Jūrmalai, ir milzīgi pievienotā vērtība, un uzņēmēji to izmanto, uzņēmēji, respektīvi, visus savus augļus cenšas nopelnīt tieši vasaras periodā, jo, diemžēl, lai kāds arī nebūtu ziemas periodā, Jūrmalai nekas nenotiek. Anta Strauss, kā tā sanāca, ka tieši jūsu veikalā Igora Krutai un Olgas smaržas? Dzīvē viss notiek nejauši, un nejaušības ir vislabākais, kas notiek ar mums. Un kādreiz man ir ļoti mīļš teiciens, ka šodienas lēmumi veido nākotni. Un es pazinu šos cilvēkus ļoti sen atpakaļ, un vienā dienā pēkšņi tas notika. Tā kā es esmu ļoti laimīga par šo. Kā jūs raksturotu smaržas gan vīriešiem, gan sievietēm, kas ir šobrīd jūsu rokās? Es teiktu, ka tas ir ļoti, ļoti veiksmīgs sākums, jo ļoti bieži, kad veido smaržas, mēģina veidot kaut ko unikālu un iznāk nišu prece, bet šie abi aromāti ir, es pēc personīgās pieredzes varu pateikt, man ir ļoti nedaudz aromātu, kurus es pirmoreiz redzot, gribu izmēģināt uz rokas. Jo man ir bijuši gadījumi, kad es nevaru sagaidīt vakarā dušu. Bet šis bija viens no aromātiem, ko es momentā paprovēju un bija ļoti, ļoti priecīga. Man ļoti patīk.